Profesija uz mūžu, profesija kā aicinājums. Vai būt par skolotāju mūsdienās ir īpašā misija vai ikdienišķs darbs, un vai jebkurš var būt par skolotāju? Uz šiem jautājumiem atbild šovakar rubrikā Skola kā iespēja, un turpina kolēģi Inga Spriņģe. Labvakar! Gatavojot šo pētījumu sēriju par nevienlīdzību izglītībā, bieži dzirdējām apgalvojumu, ka par labu skolotāju piedzimst. Neapšaubām ir skolotāji, kam vajadzīgās iemaņas jau ieliktas šūpulī. Taču maldīgs ir uzskats, ka par labu skolotāju nevar izmācīties. Var. Jautājums tikai, cik motivēti ir topošie skolotāji un kādu izglītību viņi saņem. Latvijā par skolotāju var izmācīties 6 augstskolās, taču rindas pie to durvīm nestāv. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, kas visvairāk sagatavo skolotājus, uz vienu budžeta vietu pretendē nepilni 2 kandidāti. Latvijas universitātē šis rādītājs bija pat vēl mazāks. Konkursa praktiski nav. Neoficiāli mums izglītības eksperti atzīst, ka Latvijā ir problēmas ar topošo pedagoģu izglītību. To pierāda arī atsevišķi pētījumi, taču kameras priekšā runāt neviens nevēlējās. Kolēģi Judīta Čunga skaidroja, kādēļ skolotāja profesija Latvijā nav prestiža. Statistika ir nepielūdzama. Skolotāju vidējais vecums Latvijā ir 47 gadi, un tas ir viens no lielākajiem Eiropā. Arī izteikts sieviešu īpatsvars. Tas gan ir arī citās valstīs, taču tur vidēji 3. daļa pedagogu ir vīrieši. Latvijā vien katrs 10. Pēc ekspertu secinājumiem, vīriešu skolotāju iztrūkums skolās saistāms arī ar puišu sekmēm. Viņiem trūkst pozitīvā piemēra. Būtiskākais iemesls, ko viņi norāda, protams, ka tas ir zemais atalgojums. Tur, kur ir lielās skolas, pilsētas skolas, kur atalgojuma līmenis ir augstāks, tur mēs, protams, proporcionāli, ja paskatāmies, tad ir vīriešu ir vairāk. Profesijas prestižs un atalgojums. Kamēr šo saskaitāmo nav, jaunie un talantīgie izvēlas citas profesijas. Pēdējos gados atkal palielinās pedagogu skaits pirmspensijas un pensijas vecumā. Vecie pedagogi nav motivēti papildināt savas profesionālās iemaņas, zinot, ka drīz dosies pensijā. Savukārt direktori nevar atlaist cirmos pedagogus, jo nav ko likt vietā. Un tā tas ritenis griežās, un mums ir ļoti daudz šie pierunātie pedagogi, kuri zina, ka viņus pierunāja uz gadu, ja? Bet tad ir vēl viens gads, viņi atkal pierunā, tā uzmanība, atbildība par bērnu, par daudzām lietām mazinās. Un tā ir tā bīstamība. Tuvāko 5-7 gadu laikā jauno speciālistu trūkums būs vēl akūtāks. Jaunieši negrib darīt šo darbu, jo skolotāji arodu neuzskata par prestižu. Situācijas spilgti raksturo nozares ministrs novērotājs, tiekoties ar kādu uzņēmēju grupu. Es lūdzu auditoriju atbildēt uz 2 jautājumiem. Pirmais jautājums bija, vai jūs vēlaties, lai jūsu bērnam būtu labs skolotājs? Un tad, protams, pacēlās roku mešs, jo katrs cilvēks, kas bija auditorijā, un tie bija daudzi mūsu vadošo uzņēmumu vadītāji, dažādi viedokļu līderi, un visi viņi teica, jā, mēs gribam, lai mūsu bērniem vai mazbērniem ir lieliski skolotāji. Un tad nākamais jautājums bija, vai jūs vēlaties, lai jūsu bērns vai mazbērns būtu skolotājs? Un tad tajā brīdī auditorija atskanēja sašutuma pilni komentāri, tas nav godīgi. Rokas pacēlās pāris patiešām. Bērnu skaits samazinās, skolu skaits samazinās. Kāpēc man iet uz profesiju, kurā es nezinu, kas būs, par cik samazinās, cik būs? Nav jau noteikti kaut kāda šī prognoze, cik vajadzēs. Ja, tā ir viena lieta. Otra lieta, nav skaidrība par šo finansējumu. Ja, tagad pēdējos 3 gadus finansējums minimālais pedagogam stāv uz vietas un nav šī grafika. Ka varētu es cerēt, ka pēc 5 gadiem man būs kaut cik saprātīga alga. Nav nekāda, drošības man nav. Skolotāja prestižu vājina politiķu attieksme. To arī ļoti labi pierāda tas, kad mums izglītība ir šodien pateikta prioritāte numur 3, bet tad, kad tai ir jāiedod nauda, tad tas ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Izglītības kvalitāte nevar būt augstāka par tās skolotāju kvalitāti. Par skolotājiem būtu jākļūst tikai labākajiem skolu beidzējiem ar spēcīgu motivāciju un interesi par pedagoģiju. Latvijā topošos skolotājus gatavo 6 augstskolās. Konkurss nav liels. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā uz budžeta vietu pretendē vidēji 2 reflektanti.
Latvijas universitātē 1,3. Pēc ministrijas datiem bērnu skolās sāk strādāt tikai trešdaļa no visiem pedagoģijas studiju absolventiem, vien 379 jaunie skolotāji. Izglītības kultūras zinātnes komisijā Saeimā arī tieši par šo jautājumu tika runāts, ka perspektīvā ir jāsamazina šis valsts apmaksāto budžeta vietu skaits un ir ļoti lielā mērā jāņem tas, cik ir šie speciālisti nozarē ir vajadzīgi. Ieguvis izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, un tad tev, ja trūk šī speciālista, ka viņam būtu jāiet strādāt, un ja neiet, tad nauda jāatgriež valstī. Arī tādas diskusijas ir bijušas, bet nekādu tādu praktisku rīcību šajā jomā nav bijusi. Valstī trūkst arī stratēģijas, kā tieši piesaistīt un noturēt jaunos skolotājus. Tas atstāts pašvaldības ziņā. Jaunais skolotājs arī nejūt atbalstu, ka viņam būtu kāda atvieglojuma transports, varbūt dzīvoklis, daļēji sakti komunālie vai kaut kas, nekā nav. Skolotāja loma 21. gadsimtā ir mainījusies. Gan sabiedrība, gan vecāki kļuvuši prasīgāki, palielinājies pienākumu apjoms, darbu vēl vairāk kontrolē. Skolotājs vairs nejūtas brīvs savā klasē. Svarīgi arī tas, kā mēs pieaugušie runājam par skolotājiem bērnu klātbūtnē. Nav šī sabiedrības atbalsta. Nav, ka vecāki iestātos, manam skolotājam vajag, jo katrs saredz tās sīkās niansītes, no kurām tas prestižs veidojās. Te tāds kopējs darbs ir nepieciešams. Judīta Čunka, Ingus Graudiņš, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija. Skaidrs ir viens, ilgstoši mēs nevarēsim izlikties, ka ar skolotāju izglītību un motivāciju viss ir kārtībā, jo Latvijas skolotāji noveco. Šajā grafikā redzam, ka tikai nepilni 8% no Latvijā strādājošiem skolotājiem ir vecumā līdz 30 gadiem, un viņu skaits samazinās. Tādēļ jau rītvakar stāstīsim, kā Somijai ir izdevies skolotāja profesiju izveidot par tik iekārojamu darba vietu, ka atsevišķi censoņas pedagoģijas fakultātē mēģina iestāties pat 5 reizes.